Jā, sveiks, Jāni. Jā, sveiks. Nu, kā tev sokās šajā interesantajā laikā? Nu, visvarši, jā, pa mājām šo to biškiņ pāru, pa svaigu gaisu. Aha. Pagājušajā, kad tikāmies, tu ieminējies par vienu jaunu produktu, jeb pakalpojumu. Pastāst bišķi sīkāk, kas tas ir? Jā, tā ir tāda aplikācija, kas nesen parādījusies te Latvijā ir, un ideja tāda, ka iekačā telefonā to aplikāciju, un tad vari saviem draugiem, paziņām, draudzenēm un tā tālāk izmaksāt dzērienu kādu, ko viņa, teiksim, vai viņš aiziet uz konkrētu restorānu, kafēnīcu, krogu, un tur bez kaut kādas papildus samaksas ielej un tādā tur. Vari nodemonstrēt? Tu vari iekačāt droši vien uzreiz paņem attais mājaslapu telefonā uzsaucu.lv. Jā, tūlīt. Tā, man Google Play. Google Play, jā, taisām vaļā, un tad tur atverās Drinks on Me saucās tā aplikācija. Jā, lieku virsū tūlīt. Okay. Es pat izdomāju, kam es varētu uzsaukt. Jā, nu lieliski, no? Mēs rīt ar meitenēm, es ar savām meitenēm braucu uz fotosesiju, ģimeni, jā. Un tad varētu sievai uzsaukt kādu garšīgu dzērienu pēc fotosesijas. Tā, galā tur standarta cena 2,50 ir, jā, katram tam dzērienam, bet vecrīgā vai kur nu vēl tur aiziet Berga bazārā uz restorānu, tur nu, tā reāli ņem no plaukta, tas ir 3 eiro, varbūt pat 8 eiro, jā, tā kā, nu, tīrais vinnests vienalga. Bet šitas tā ļoti mūsdienīgi ir, nu, ka tu vari, teiksim, kaut kādiem sadarbības partneriem, man liekas, vai biznesa partneriem. Jā, var. Uzsaukt, attālināt, jo tagad ar to tikšanos, nu tā ir kā ir. Kā tad, jā, cilvēki sanāk aizsūtīja, nezinu, Facebookā kaut kādu tur daudz laimes dzimšanas dienā, bet, kā saka, konfektes un ziedus un mīziņas, nu, kaut kā, nu, nedzeru, jā. Nu, jā. Kaut kas reāls, ko var aiziet iemīļotajā kādā kafēnīcā un izdzert. Jā, nu tā piereģistrēšanās, tur caur to Connect ievadam vārdu, ievadam telefonu numuru un pēc kaut kāda īsa brīža atnāk automātiski tā savienošanās, un tas tāpēc, lai tu tiktu klāt savam tam draugu sarakstam, lai tu zini, kam tur var aizsūtīt. Spied to send drink. Spiežu. To pogu, jā, izvēlējies no draugu saraksta to, kam tu gribi sūtīt. Un saki viņam tur to nākošo pogu, kas nu tur ir apakšā. Tā. Šoreiz es izvēlos sievu. Droši. Finalize pučais pabeidz pirkumu. Un pirmajā reizē tev ir jāievada vai nu sava tā kredītkarte vai PayPal. Caur PayPal var norēķināties tā kā. Bet nu tas ir pirmā reizē jāpēc, ja viņš atcerās, tu izvēlējies šito. Tā. Send SMS, es saprotu, ka es varu par to tā kā paziņot, jā, tam, kuram es uzsaucu. Jā, jo citādāk, ja viņš tur pirmo reizi sevišķi ir, tad viņš pat nenojauš, ka tu esi kaut ko tur uzsaucis, tāpēc to jau iepriekš sagatavo tekstu, kas ir sagatavots, vai arī kaut kādu tur citu tekstu uztaisi un aizsūti viņam, lai viņš apskatās. Nu jā, tā kā šito aizsūtu un ir, jā. Un atkal tie tavējie dzērieni, ko tu saņem, tie atkal ir zem tās pogas My Drinks. Lūk. Tur apstīties, kur kāds ir kaut ko izmaksājis. Jā, tu man arī esi atsūtījis kaut ko. Es tev arī atsūtīju, jā, lai tev arī nav šīs rudēnas dienas tik drūmas. Nu, jā. Pagaidām, kas tā pa podziņu ir welcome, labā pusītē tas kausiņš? Jā, welcome, tur tad var izpētīt tāpat vien, kas tur sarakstā šobrīd pa kafēnīcām un restorāniem ir, un kurš piedāvā kādu dzērienu, un kur tas atrodās, kāds darba laiks un kāda mājaslapa, kāds tāda papildus informācija. Jā, Rīgā ir vairākas, un Siguldā ir, un tūlīt gan jau, ka būs vēl vairāk, bet, nu, pagaidām sākam ar Rīgu. Jā, ja būs izmēģināt pašam arī tos dzērienus, ko tu man esi atsūtījis. Nu, skaidra lieta, jā, citādāk tā publika pēdējā laikā tā mājās to saliņus dzer un lielveikaliem iet, un, nu, tās nav tās, tomēr rietumos, ja mēs paskatāmies, tur tomēr
piekdienas, sestdienas vakars tauta pulcējās kafejnīcā, restorānā, bārā, tur iedzer kaut ko, tur patusējās, tā kā, uz to varbūt jāiet, nevis, ka sēž katrs savā alā. Bet gan jau, ja ne šodien, tad pēc mēneša. Man liekas, kaut kādā pusdienu pauzē tu vari aiziet ar kādiem, teiksim, cilvēkiem arī dienas vidū. Obligāti dzert tur alu, vīnu vai ko, var kafiju aiziet padzert, garšīgu latē padzert pa dienas vidu. Jā, tur es domāju, ka tie sarakstā esošie uzņēmumi labprāt alus vietā ielies arī kvasu vai tēju vai kafiju. Jā, tā kā ir ok. Galu galā tāda latviešu izveidota aplikācija ir, un tad, gan jau, ka tautiešiem arī patiks. Jā, forši, mūsdienīgi. Šito noteikti pamēģināšu tagad tuvākajās dienās, un jāuzsauc vēl kādam, un jāpastāst arī plašāk, kā saka. Labi, paldies par sarunu. Jā. Labi, ok, turās, jā, tad lai labi garšo. Jā, labi, paldies tev. Jā, čau.